Mārupes valsts ģimnāzija – vieta, kur mācības satiekas ar rūpēm par skolēnu labbūtību. Tā ir vienīgā skola Latvijā, kas piedāvā labbūtības dienu, iespēju vecāko klašu skolēniem paņemt brīvdienu, lai rūpētos par savu mentālo veselību. Šeit skolēniem pieejami atpūtas boksi, un viņi aktīvi iesaistās skolas dzīvē, piemēram, parlamenta vēlēšanās. Iepazīsti ģimnāziju caur pašu jauniešu stāstiem. Hei, foršajā Mārupes valsts ģimnāzijā, kur top radoši skolēni un daudz interesantu ideju. Es esmu viens no tiem un lepojos ar to. Mārupes valsts ģimnāzijā esmu jau 3 gadus. No tiem 2 gadus piedalos Mārupes valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta darbībā. Mūsu skolēnu pašpārvalde atrodas 3. stāvā. Nāciet iekšā, parādīšu, kā pie mums tas notiek. Skolēnu parlaments ir ne tikai dažādi interesanti pasākumi jauniešiem vai skolotājiem, bet mēs arī radām dažādus interesantus projektus. Man svarīgi ir būt parlamentā, tāpēc, jo man ļoti patīk darbs kolektīvā. Man ļoti patīk iesaistīties, un arī tas palīdzēs man nākotnē, kad, piemēram, jāorganizē kāds pasākums, sapratīšu tās reālās izmaksas visiem, un arī cik reāli ir visu noorganizēt un sastādīt visu kopā kā izdevušos pasākumu. Tāfele ir mūsu gada plāns, kurš top sadarbojoties komandai. Taču, lai šī komanda būtu, ir nepieciešams skolēnu balsis. Un šīs skolēnu balsis iegūstam vēlēšanu procesā tāpat kā mūsu valstī. Nāc, es tev parādīšu. Elizabete ir viena no tām, kas darbojas vēlēšanu komandā, lai mūsu skolas pašpārvalde tiktu ievēlēta godīgi. Mums ir izstrādāts gan vēlēšanu protokols, gan katru gadu taisam biļetenus. Ļoti aktīvi uzraugām partijas, kuras piedalās, uzraugām to, vai vēlēšanu process norit godīgi. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti tuvināts arī īstajām vēlēšanām dzīvē. Skatāmies! Jaunrads Jūra! Apsveicām! 3 balsis! 3 vietas jūsējas! Protams, paralēli arī apgūstam to, kā pareizi sev pasniegt, kā komunicēt ar citiem, gan personām, ko pazīstam, gan arī uzaicinātiem viesiem, ko mēs arī padziļināti arī apgūstam podcastu laikā, ko mēs ierakstam savu pulciņu ietvaros, un par to vairāk pastāstīs Dominika. Sveiki! Mani sauc Dominika, un mēs ar maniem skolas biedriem pašlaik taisam ieraksta studiju. Viss jau nebūs tikai šajā mazā telpā. Mums ir arī atvēlēta liela telpa, kuru mēs pašlaik demontējam, reku mēs ielikām logu, arī mēs nokrāsojam sienas, būs galds, būs visādi krēsli intervijām. Un ko tas mums dos? Tātad mēs iemācīsimies veidot podkastus, darboties ar dažādu tehniku, attīstīt savas runāšanas prasmes, un kā arī tas būs ļoti noderīgi skolotājiem. Un tieši par to es arī mīlu Mārupes valsts ģimnāziju, tāpēc, ka man dod iespēju augt un attīstīties. Šī ir mūsu klusā vietiņa, kur paslēpties no skolas skaļās kņedas, kur ir ļoti daudz skolēnu, tad šeit es nāku pamācīties. Un arī, protams, veidoju, rakstu savu pati projektu kopā ar vēl 10 aktīviem jauniešiem. Mēs esam ļoti iejūtīgi par to, kas šobrīd notiek pasaulē, un par to, kas notiek arī skolēnu vidū, tāpēc mēs vēlējāmies uzrakstīt projektu par mobbinga mazināšanu skolās un par to, kā veidot atbalstošāku vidi. Viena lieta, kas mūsu skolā notiek, tad parlamenta rīkot labbūtības diena, kas ir viena diena semestrī, kuru var paņemt brīvu, vienkārši lai atpūstos, lai veltītu laiku sev. Un mēs kā projekts, protams, šobrīd esam izstrādes procesā, mēs veidojam filmu, digitālo palīdzības rīku un digitālo rokas grāmatu, vienkārši lai informētu un pamācītu gan skolēnus, gan skolotājus, kā pavadīt laiku un kā uzlabot gan sevi, gan vidi sev apkārt. Jo es ticu, ka jauniešos jāiegulda mūsu enerģija, jo tā ir mūsu nākotne savā ziņā. Šeit ir mans programmēšanas kabinets, jo es arī esmu programmēšanas skolotājs. Bet mēs ne tikai programmējam, mēs arī šahu uzspēlējam, vēl mēs uzspēlējam kendamu, vēl kaut ko citu, jo mēs mēģinām radīt to vidi, ka šeit to esi gaidīts. Tu vari atnākt, vienkārši izrunāt lietas, pastrādāt, uzdot savus jautājumus, nebaidīties no skolotāja, jo mēs mēģinām dzīvot vienā līmenī. Ok, mums, protams, ir savas robežas, un skolēni viņas zina ļoti labi, bet es cenšos viņam iedot to sajūtu, ka, ja tev vajag, es tev palīdzēšu.
Tas, ko mēs šeit darām, mēs tā kā neaplaužam spārnus. Tas lidojums ir pietiekoši plaši iedots, vai ne? Lai viņš varētu attīstīties. Arī šis koks, kurš simbolē saknes, no kurām mēs augam, stumbrus, kurā turamies un zari, kur mēs esam visi kopā. Un šeit ir tie saucamie 7 paradumi, pēc kuriem mēs vadamies. Un noteikti viens no tiem, tu esi proaktīvs, neesi vienaldzīgs, esi aktīvs, darbojies. Un tā pašā laikā 7. paradums arī padomā par sevi, par savu pilnveidošanos, par savu atpūtu, par savu uzlādēšanos. Mums ir arī viss. Paldies visiem vēlreiz. Un skatīsimies, kāds būs šīs jaunais mācību gads. Atā!